Latvijas pen podkāsts Obligātā literatūra. Šī ir Latvijas pen podkāsta janvāra sērijas otrā daļa, kurā turpinām jūs iepazīstināt ar jaunās autors Ievas Smailes stāstiem. Šajā sērijas obligātā literatūra daļā dzirdēsiet stāstus Minimālisms, Kalns, Pirts un 11 no 10. Ticu, ka ar Ievas balsi Latvijas literatūras narratīvs ir papildinājis ar vēl nedzirdētām, īpaši svarīgām skaņām. Minimālisms. Pasaule, kurā Anna uzauga, bija šaura, mazliet par šauru. Viņa nekad nebija redzējusi skūpstāmies vai apskaujamies savus vecākus. Faktiski nevienu nebija redzējusi skūpstāmies. Nebija redzējusi nevienas intīmās zonas, arī savējo īsti ne. Viņa baidījās to uzlūkot, jo tas taču nebija pieklājīgi. Smalkajā Annas zināšanu mežģīnē nebija tādas lietas kā seks. Nebija ne tāda vārda, ne darbības, nekā. Viņas vecāki ar to nenodarbojās, un kaimiņi noteikti arī ne. Tādas pārraides, kuras varētu novirzīt domas attiecīgajā virzienā, viņai skatīties neļāva. Attiecīgās grāmatas bija nozūmētas. Kinoteātrī rādīja tikai indiešu filmas, kur viss bija paslēpts aiz dziesmām un jocīgas gurnu grozīšanas. Tik daudz bija skaidrs, ka viss tas nezināmais bija dziesmas vērts, lai kas tas viss arī nebūtu. Auga Anna visa tēvā. Jautājums neuzdeva, daudz nerunāja. Pati nezināja, kāpēc. Vai tāpēc, ka bija nērti, vai tāpēc, ka informācijas vakums neradīja interesi. Šķiet, ka vīriešiem raksturīgos atribūtus Anna bija redzējusi tikai bioloģijas grāmatā, prastā neglītā zīmējumā, un stundā klases puiši tā zviedza, ka jebkāda interese par šo jautājumu nocirtās saknē. Un dzīvē jau svarīgākais bija mācīties un palīdzēt mājas darbos, un vagu kaplēt, un rindā stāvēt. Viss jau bija pareizi. No reālās pasaules Annu mamma turēja drošā attālumā. Uz ballēm nelaida, vazāties apkārt neļāva. Bija bail, ka paliks stāvoklī, neizmācīsies, aizskries līdzi kādam dzērājam. Tāpēc dienas bija stāvgrūdām saplānotas pilnas. Buntoties Annai pat nenāca prātā. Vecāki bija nāvīgi stingri. Toties Anna zināja pasakas. Pasaules kārtību viņa apjauta, un tas, ka vienu dienu atjās princis, bija skaidrs. Un tā vai šitā tas kaut kas notiks. Tā vai šitā tas arī notika. Anna bija tikusi augstskolā, faktiski visās, kurās iesniedz dokumentus. Mācības gan palika otrajā plānā. Aizvien vairāk interesēja tas kaut kas. Visi aizliegumi bija palikuši 200 km attālumā. Pasaulē vēl bez brīvības parādījās mobilie telefoni. Lai varētu meitu labāk pieskatīt, vecāki izlēma Annai vienu šādu brīnumrīku uzdāvināt. Tādu mazu melnu ar podziņām. Beidzot dzīve bija interesanta. Tādas Annai nekad nebija bijis. Kā tāds skaists vienādojums. Tā nu Anna kādā pustumšā piepīpētā vakarā vienam no nezināmajiem iesēdās klēpī. Citur nebija kur. Sajūta bija laba. Ar to arī pietika. Anna klubā bija pirmo reizi, arī klēpī. No rīta Annas mobilajā telefonā notrinkšķēja īsziņa. Jaunās ēras brīnišķīgā puse, otrā puse. Annai tas šķita ārprātīgi aizraujoši, tā ka elpas ir tās ciet. Tā nu viņa sarakstījās ar būtni, kuru nebija tā īsti pat redzējusi, tikai pustumsā. Nezināja arī, kā viņu sauc. Telefonā viņš slēpās zem vārda vējš. Gribot, negribot, viss bija aizvirzījies tādā gultnē, kuru Anna tā īsti neizprata, bet ķermenis vibrēja un viss pārējais šajā pasaulē šķita mazsvarīgs. Viņš runāja skaisti, citēja literatūras grandus, lika justies kā supersievietei, lai kas tas arī būtu. Tā viegli. Tajā liktenīgajā dienā Anna jutās drausmīgi. Galva bija smaga, sirds haotiski mētājās pa krūtīm, āda šķita sveša un sveloša, temperatūra kāpa, viss ķermenis sūdzējās. Jau kuro dienu bija arī mēneša reizes. Noskaņojums drausmīgs, nu tā, ka viss riebās. Anna gulēja segu pārvilkus pāri galvai un rūca uz pasauli.
Notrinkšķēja īsiņa. Anna atbildēja strupi un vēsi, un laikam tieši tas uzkurināja sūtītāju. Tā kā Anna bija aizņemta tikai ar segu, visu savu enerģiju viņa varēja veltīt šai sarunai. Oma mazliet uzlabojās. Pamazām viņa atdzīvojās, trieca uz nebēdu par sekām nedomādama, un ko gan viņa būtu varējusi izdomāt, pieredzes jau nebija nekādas. Anna baudīja procesu, aiztrakojās un nepamanīja, kurā brīdī spēle bija kļuvusi par īstenību. Kā tas bija noticis, viņa nevarēja paskaidrot, bet vējš traucās šurp. Anna neprata pateikt nē. Adresi viņa bija nosūtījusi tikai, lai paskatītos, kā viņš reaģēs, šis vējš. Tā taču bija tikai spēle. Vēl jau varēja šo to glābt, varēja aizmukt no mājām, varēja neielēst to vēju iekšā. Galu galā varēja aizsūtīt ziņu, ka tas viss joks, ka viņa ir slima, braukt ciemos nebūtu pareizi. Bet Anna tā neprata. Viņa druģaini domāja, kā lai izgrozās lepni paceltu galvu. Iesākumā bija jāielien dušā. Mati bija saķepuši uz pieres un tās mēnešu reizes. Deniņos pulsēja. Anna izskatījās briesmīgi. Skapī atvilknē zem pārējām vešiņām gulēja melns, mežģīņots apakšveļas kombinzons. Anna nezināja, kā citādāk šo brīnumu, kurā apakšbikses bija samērgotas kopā ar krūšturu, lai nosauc. Ārprātīgi nepraktisks un nērts, bet tādam skapī bija jābūt katrai sevi cienošai sievietei. Tā dāvinot bija teikusi draudzene. Anna gan tā arī nebija piedzīvojusi brīdi, kuram tas būtu piemērots. Zīdpapīra vīstoklī vēl aizvien atradās arī papīra strēmele ar apsveikuma tekstiņu. Nekad jau nevar zināt, kad laime pretī nāks. Ķermenis īdēja un protestēja, mežģīna grauza, bet Annai nebija kur sprukt. Princis tuvojās un laika vairs nebija daudz. Viņa iegrozījās iekšā, iestūķēja tur arī paketi. Anna pamazām sāka nojaust, ka tā nu gan viņa nebija iztēlojusies to prinča jājienu. Situācija bija tizla. Viņa gribēja, bet nezināja, ko. Viņai bija kauns, un viņai bija bailes, un viņai reiba galva, un līdz pat zvanam pie durvīm mazlietiņu viņa cerēja, ka tas viss ir tikai joks. Lai situācija neliktos pārāk vienkārša, virtuvē ar traukiem sāka krāmēties kursabiedrene. Vaigi svila, no romantikas nebija ne smakas. Kaut arī virsū brāzās nolemtības sajūta, Annai nekas cits neatlika, kā iet un atvērt. Būtne, kas stāvēja durvīs, viņai tā īsti nepatika. Vīrietis bija svešs un milzīgs, liela auguma, pilnīgs, varbūt pat mazliet par daudz, skūtu galvu. Acis bija laipnas, bet Anna nespēja paskatīties viņam sejā. Viņa paslīdēja zem segas. Jā, viņa bija teikusi, ka nelien ārā no gultas, un viņš bija teicis, ka atbrauks parūpēties par viņu. Jā, viņa jau būtu varējusi gultu saklāt, apģērbties un pacienāt viņu ar tēju, teikt, te nu tu esi, iepazīsimies, bet viņš vilka nost bikses un arī līda zem segas un priecājās par to kombinzonu kā bērns. Bet Anna nezināja, ko iesākt, vilka segu pāri galvai, neļāva ne apbrīnot, ne īsti aiztikt. Vārdu mēnešreizes viņa izrunāt nespēja, tas bija tādā svešvalodā, kurai viņa nezināja izrunu. Kamēr viņa savā prātā mēģināja pateikt par tām mēnešreizēm, viņš tās jau bija paguvis sataustīt. Tie 3 vārdi – tev mēnešreizes un Annas – nekas. Tie laikam arī bija vienīgie vārdi, kas todien tika lietoti. Vienvārds sakot, minimālisms. Galu galā viss šis mazais piedzīvojums tika ieturēts minimālisma stilā. Bija jau nāvīgi forši, detaļas satraukumā piemirsās, slimība izsvīda, kas tas īsti bija, viņa tā arī nebija sapratusi arī pēc tam, kad princis jau bija prom. Ar to arī viss beidzās. Vējš tika nobloķēts, dzēsts, tas bija viegli. Viņš taču nebija īsts. Kalns. Bija balta diena, skaista, paši saulgrieži, tuvojās svētki, dāvanu prieks un visa tā priecīgā burzma. Anna sēdēja kafejnīcā ar savu otru es, ar Sašu. Kafija bija tieši tik garšīga, kā jābūt, un tarkšķēt bija labi. Anna vispār nebija pārākā runātāja, bet ar Sašu bija viegli. Lielajā plānā viņas satikās nejauši un konstatēja, ka dzimušas vienā dienā, vienā gadā, tā nevarēja būt nejaušība. Kaut arī viņas šķietami bija pilnīgi atšķirīgas, viena gara, otra īsa, viena balta, otra melna, viena aristokrātiski ieturēta, otra zemnieciski brīva,
Viss pārējais viņām sakrita. Viņas klausījās vienu mūziku, sapņoja par vieniem tālumiem, mīlēja teātri un grāmatas. Saša sarāva uzacis uz augšu. Viņa stāstīja par vīrieti. Viņš bija mācītājs, stipri vecāks, ārkārtīgi cienījams un skaists. Saša viņa dēļ bija kā bez prāta. Viņu sauca Franks. Un viņš bija uzaicinājis braukt uz kalnu slēpot šovakar. Un viņa gribēja, jā, viņai vajadzēja. Tās jau sāka izskatīties pēc attiecībām, bet drošības labad viņa sauca līdzi Annu. Viņi līdz šim bija tikušies tikai nakts melnumā, un garākā kopā būšanās Sašai gribējās līdzi nedaudz viegluma. Vieglums bija Anna. Viņa neiebilda, ko gan draudzības labad neizdarīsi. Anna gan nekad nebija stāvējusi uz kalnu slēpēm, bet kas gan tur varēja būt citādāks nekā braucot no kalna ar distancenēm. Sašai savukārt slēpošana bija stiprā puse. Savulaik viņa bija trenējusies un uz slēpēm jutās kā zivs ūdenī. Zināja, ka varēs spīdēt. Šī bija laimīgā loze. Anna arī bija stipra. Skolas laikā bija izcīnījusi pirmās vietas distanču slēpošanā. Viņa neuztraucās. Viens pīpis, viņa sev teica. Viņš bija precējies, Saša stāstīja. Viņam ir 1000 bērnu, bet tas nekas. Tagad laikam šķīries. Anna jutās kā iekļuvusi kaleidoskopā, kā veļas mašīnā, griezās kopā ar krāsainiem stikliņiem, svešām vešķiņām un tādā garā. Man tas ir ļoti svarīgi, viņš ir tik skaists, 1000 bērni, paņem siltu jaku, kāds tev kājas izmērs, un tur jau bija kalna gals. Un neparastais pāris vienā ritmā, dibenus grozīdami, slaidiem lokiem pazuda skatienam. Anna stāvēja kalna galā ar tukšu galvu. Viņa jutās kā krustcelēs. Pamazām uzmācās bailes. Prātīgāk būtu likt tās slēpes nost, bet kā tādai gļēvulei? Viņai nevienam nekas nebija jāpierāda, varēja arī vienkārši pēlpot svaigu gaisu, bet varbūt vajadzēja izmēģināt, ja reiz nokļūsi tur, kur sen jau bija kārojies būt. Viņa nojauta, ka nebūs tik vienkārši, kā sākumā likās. Kalns bija stāvs. Slēpes smagākas nekā ierasts, bet Anna nebija radusi mest plinti krūmos pie pirmajām grūtībām. Viņa nodomāja, nebūs jau necik grūti tos lokus taisīt. Viss jau tāpat, tikai lielāks kalns un platāks slēpe. Viņa aizmiedz acis un ļāvās. Ļāvās slēpēm un slīdēšanai, taču loki negriezās. Ātrums kāpa, cilvēks skrēja gar acīm. Anna instinktīvi sāka kliegt kā tāds Tarzāns ar domu, ka pārējie lasīsies malā, jo skaidrs bija viens, šitās slēpes kontrolēt nav iespējams. Ātrums noteikti jau kā žigulim, nevarēja arī nokrist, neizdevās, ķermenis aizsardzības nolūkos turējās kā vaņka staņka, ātrums kāpa, domas pazuda. To vietā parādījās koki, un tas viss dažās sekundēs. Gar acīm sāka skriet nevien cilvēki, bet arī visa iepriekšējā dzīve. Stikliņi un zeķes, variantu nebija, Annai bija jānokrīt. Viņa saņēma visus spēkus, sagrupējās, savilkās čokurā, vai kas tas bija, lēca, rāva kājas augšā un mēģināja ripot. Nosisties negribējās. Anna vienmēr bija gribējusi redzēt savus mazbērnus. Anna nešaubīgi zināja tikai vienu, ka vairs nekad dzīvē nekāps uz kalnu slēpēm. Sākumā viss palika balts, tad melns. Kāds viņu nesa, kāds nesa slēpes, kāds nesa domas, kāds stikliņus, kāds zeķes. Annai pašai nebija nekā. Paldies Dievam, visi locekļi laikam bija vietā. Daislidošanas pulciņā viņai bija iemācījuši krist, sagrupēties, sargāt galvu un krist uz sāniem. Dieva laime, ka neviens negadījās ceļā, bet varbūt viņa bija debesīs. Informācijas par to nebija. Bija silti, nekas nesāpēja. Debesīs sajūta bija kā krodziņā. Viņa gribēja dzērienu, karstu un stipru, un dzēriens atnāca. Sejas viņa neredzēja, un naudas viņai nebija. Nebija arī ne silti, ne augsti. Dievīgi. Anna nezināja, kā viņai bija. Viņa bija kaut kur ārpus. Pamazām viņa sagaidīja sevi atpakaļ. Viena pēc otras savās vietās atgriezās šūnas, domas, stikliņi un sapņi. Anna nebija pārliecināta, ka tie bija viņas, šķita spilgtāki nekā iepriekš, bet viņa par tiem priecājās.
Parādījās sejas, viņa visiem smaidīja un teica paldies, jo nezināja, kurš tieši viņai palīdzējis, kurš nesis viņu, kurš dzērienu, kurš viņu ielaidis pa debesu vārtiem. Anna visam stāvēja pāri, sāpēt nekas nesāpēja, smeldza gan viss. Kalna kafejnīcā bija labi, parādījās arī draugi. Pārņemti viens ar otru, vispār nemanīja, neredzēja, nezināja, ka Anna tikko bija caur adatas aci izsprukusi no nāves. Anna arī neko neteica. Pamazām viņa sāka saprast, ka debesis tās tomēr nebija. Pamazām atgriezās sajūtas, smeldzīt viss, arī doma, ka Sašas draugs viņai diezko nepatika un mazliet biedēja. Šķita, ka būdams mācītājs viņš redz visus grēkus. Anna atcerējās, kā skolas laikā draugu iedrošināta remontlietu veikalā bija nozagusi no kārbiņas sudraba pulveri pirmo un vienīgo reizi. Viņš noteikti to zināja. Viņam bija biezas lūpas, kurās rotājās tāds zinošs un zināšanu demonstrējošs smīds, arī tāds valšķīgs, kas tur neiederējās, ko Anna neprata nosaukt vārdā. Annai nepatika viņa seja, bet nebija jau arī jāpatīk. Viņš šķita milzīgs, aizņēma visu telpu, bet viņš bija vecāks un cienījams, un Saša viņu mīlēja. Anna neiebilda. Šā vai tā Franks paziņoja, ka ir noīrējis pirtiņu. Teica, pēc kalna un sniega pirtiņa ir pirmā nepieciešamība. Anna jutās kā līdzi paņemta lelle, kura sēdēja, kur nolika un smaidīja. Bet viņa bija dzīva, un tas bija labi, un viņa smaidīja, un Sašai taču tas bija svarīgi. Viņa skatījās lūdzošām acīm. Jā, svarīgi. Pirtiņa bija labi, viņa sēdēja puskaili un smējās par dumjiem jokiem. Nē, dzīve likās pat skaista, vērtīga. Franks ierunājās. Ir taču tāda ļoti enerģētiska diena, saulgrieži un Ziemassvētki tuvojas. Vai jūs spētu noformulēt savas vēlmes, viņš teica. Tās materializēsies, uzies debesīs, vai tam līdzīgi. Saša smējās un teica, ka grib kļūt par tiesnesi kā minimums vai par prezidenti. Viņai bija ass prāts, tikai uz brītiņu izgājis. Viņa dzēra alu, tas pirtī iederējās, un sadzītām kājām arī nāca par labu. Labi, Anna teica, ka viņai viss ir, ka ja viņai akurāti jāgrib, tad lai visiem laba veselība. Franks burtiski rēca, kamdams karsto gaisu. Jūs ko? Dzīvojam taču šodien. Kas zina, kas būs rīt, katru dienu kā vienīgo, pēdējo. Es, piemēram, tagad gribu, lai jūs metat malā tos dvieļus. Pirtīs jau cilvēki gāja bez drēbēm. Tā jau bija labāk. Karstums tika klāt visām maliņām. Annai pārāk nepatika būt kailai. Viņai likās, ka viņa ir pārāk kaulaina. Vispār nepatika sveši skatieni, bet siltumā bija labi, un ceļus apterot ar rokām jau varēja labi paslēpties. Bet viņš nebija no kautrīgajiem. Viņš, demonstrēdams savu mantību, droši iespraucās viņām pa vidu, aplika savas lielās rokas abām ap pleciem un teica, un vēl es vēlētos ar jums abām tagad mīlēties. Annai likās, ka viņa tomēr vēl nav nonākusi uz zemes. Šis viss nevarēja būt īsts. Viņa neko neteica. Franks mirdzošām acīm lūdzoši skatījās uz Sašu. Saša piesarka, bet situācijas spīlēs neredzēja citu izeju. Dzīve bija jādzīvo. Varbūt Anna redzēja izeju, un viņa lūdzošām acīm paskatījās uz Annu. Anna redzēja varenos kokus, cilvēku siluetus, bērnību skrienam gar acīm, mazliet reiba galva, vai no sitiena, vai alus, pirts vai Franka nekaunības. Trūka gaisa. Viņa piecēlās un izgāja laukā. Vēsajā dušā mazliet atgriezās realitātes sajūta. Viņa nosmējās, nodomāja, ka laikam nedaudz jūka prātā. Tajā pašā mirklī viņai skaļi smiedamies virsū uzgrūdās divi karsti ķermeņi. Anna atkal juta, ka krīt, ka kāds viņu nes, kāds nes viņas slēpes, dzērienu. Viņa juta, ka kāds ir viņā, juta, ka draudzene raud, kā viņa paņem drēbes un iziet ārā. Pa ceļām tās vilkdama mugurā, viņa juta, kā uz pieres sasalst mitrie mati, kā tumsa un svešā pilsēta aprīja viņu dzīvu. Kur viņai bija iet, naudas nebija, pilsēta sveša, nakts, stindzināja sals un bailes no tā, ko vēl šī nakts varētu nest. Viņa apstājās, lēni pagriezās, stāvēja un ilgi skatījās namiņa logos.
tad nopūtās un lēni vilkās atpakaļ. Cik vien klusu spēdama, viņa nospieda rokturi un noslīga stūrī pie zābakiem, sarausies čokurā un domāja par ceļu, kuru turpināja iet, sasalušajiem matiem klusi šņirkstot. Tik daudz drosmes viņai nebija bijis, lai ietu uz priekšu un neskatītos atpakaļ. Pienāca Franks un uzlika rokas uz galvas, laikam svētīja. Anna teica, ka grib mājās. Visi bez vārdiem saģērbās, sakāpa mašīnā, klusēdami brauca visu garo ceļu. Iebraucot Rīgā, klusi sniga slapšs sniegs. Kristams lejā tas piesala, ceļš mirdzēja kā spogulis. Franks aizvien lidoja, bravūrīgi slaidā lokā griežoties uz Vanšu tilta mašīna pazaudēja saskari ar realitāti un iemetās stabiņos, kas norobežoja Latvijas banku no tādiem trakajiem. Anna ar galvu ielidoja durvīs, šķindēja un bira stikliņi. Viņas mērs bija pilns, viņa iztaustījās ārā no mašīnas un viegli streipuļodama gāja prom pa Vanšu tiltu. Mēs varētu to atkārtot, nopakaļ sauca Franks. Ko atkārtot, domāja Anna, ko viņš grib atkārtot? Turpināja snikt. Pirts. Biju pirtsmīlis, nešaubīgi. Man patika tas karstuma augstuma efekts. Eiforija, kas radās pēc pēriena un peldes, patika tas miers un nepiespiestība, patika tas plikums, kas pirtī nevienam neinteresēja. Cilvēki nometa maskas un bija īsti, un kaut arī sveši visi tik pazīstami. Jā, pirtī vienmēr cilvēki bija labi. Gribēja satikt labus cilvēkus, bija jādodās uz pirti. Pats galvenais, ka pirtis pašas pie manis nāca. Draugs svinēja pirtī dzimšanas dienu, klients pateicās par darbu ar pirts rituālu, tad ceļi krustojās ar pašu pirtnieku. Pirtis bija manā kodā, man patika. Un tad es satiku Unu. Dievs atpestī. Una bija jauna un skaista, 2 reiz jaunāka par mani. Man viņa ļoti patika, nu ļoti, un es viņai netīšām biju izpļāpājies par to pirts būšanu. Gribēdama mani pārsteigt, viņa pieteicās intensīvajos pirts kursos. Iespaidīgi. Neviens manis dēļ vēl nebija tā centies. Pienāca tā diena. Sarotājos savā linu kreklā un pacelāts devos uz pirti. Pa ceļam domāju, cik gan labi, ka tieši šodien varēšu laiski gulēt uz lāviņas un ļauties apmīļoties. Diena bija pavisam traka, darba daudz un vēl kreņķi ar mammu. Ja ne šī pirts noteikti būtu pie viņas slimnīcā, bet es nevarēju atteikt, zināju, cik ļoti Una gatavojusies. Iedomājos, ka jāpaņem arī kāds ālus un varbūt uzkodiņa, vienvārds sakot, izmetu līkumu. Viņa mani gaidīja diezgan starojoša, ar garu sarakstu rokās. Rokas mazliet drebēja. Nieki, nogurums droši vien dara mani tramīgu, nodomāju. Būšu pārdedzis, nomierinies vecīt un atslābu un aizmirs par tām rokām. Tas tramīgums man droši vien mammas dēļ. Nepietika ar to, ka mamma bija slimnīcā, jau kuro reizi mēneša laikā, bet šodien viņas palātā bija aizgājusi pie tēviem kāda kundzīte, dakteru dēļ. Mammai pašai no visas tās jēzgas lēkme bija sākusies ar dubultu spēku. Kundzīte bija jutusies ekstrēmi slikti, tā arī teikusi, galu galā atvesta bija ar ātrajiem, bet māsiņa bija aiztriekusi mazgāties. Tā māsiņa bija vainīga, ka kundzīte bija tomēr cēlusies, kritusi gar zemi un viss. Tomēr nebiju kļūdījies, Una bija pūcīga. Tu nokavēji. Piedod, mēģināju taisnoties, domāju, ka pirtī neko nevar nokavēt. Uzvelc čības, sakoja pavēle. Čības? Man nav čību, izbrīnīts noteicu. Mans mieru un harmoniju augstošais gars nelikās traucēties. Pirtī bez čībām nevar. Kā tev nav čības? Es taču teicu. 100 reizes esmu bijis pirtī, vienmēr bez čībām, esmu taču dzīvs. Var dabūt kāju sēnīti. Ak, jēl. Un ieeju dušā. Negribu dušā, nekad neeju dušā pirms pirts. Man patīk tāda lēna, mierīga sasilšana. Netīrumi jānoskalo. Tev vērsies vaļā poras un visi tie mēsli sasūksies iekšā. Gāju vien dušā. Ūdens jau vienmēr labi. Nomierinās nervus. Nervi bija tādi kā uzvilkti.
Biju apsolījis mammai, ka palīdzēšu atrisināt situāciju. Vēl nezināju, kā. Tā kundzīte bija teikusi, ka nevar. Mamma nezināja, ko tagad darīt, gribēja brīdināt radiniekus. Tiem bija pateikts nomira un viss, bet mamma zināja, ka tā bija ārstu atbildība, un viņai bija bail. Par cik viņa slimnīcā viesojās bieži, viņai tās māsiņas varēja atriepties un nobendēt viņu arī, ja uzzinātu. Noskaloju netīrumus. Jūsdams, ka manā ērtajā pirts jušanā ir ielauzusies neērtība. Apsēdos uz lāvas. Pliks kā no mātes miesām nācis. Aizvēru acis, tomēr bija labi. Tu sēdi bez dēlīša? Bez dēlīša nevar. Cik cilvēki te nav sēdējuši? Viņi taču sēdēja uz dēlīšiem, aizstāvējos. Tāpat kā tu, paņēmu dēlīti. Pirtī strīdēties šķita neiederīgi, un viņa šodien bija priekšnieks. Vai man bija grūti paņemt dēlīti? Apsēdos, un no manis sāka birt ārā viss tas pēdējo dienu trakums. Vakar, izbraucot treniņu ar riteni, viena fūre bija mani iesviedusi grāvī. Biju uz mirkli atslēdzies, un ritenis pa to laiku bija aizgājis, tāpat kā fūra. Tad šodien mamma, kundzīte un tādā garā, ššš, viņa padeva kausiņu ar ūdeni. Kuš, nevāries! Ieliec pirkstus un izsaki nodomu. Vienu, ko vēlies saņemt no pirts, otru, ko vēlies atdot. Bet es, kuš, pirtī nerunā, baudi klusumu, ieklausies sevī. Klusumā domas bruka man virsū ar dubultu sparu. Mans labais ritenis un kundzīte. Viņa bija kritusi uz flīzēm un raustījusies ilgi. Man kā cilvēkam ar izteiktu vizualizāciju skats bija diezgan nepanesams. Tā māsiņa bijusi īsta ragana, un ģimenei tika teikts, ka viņa aizgāja ātri. Nu jau es sāku sašļukt. Es tās domas negribēju. Sabāzu pirkstus ķobī un domāju, kā lai tiek no tām vaļā. Nodomi mētājās man pa galvu, sitās šurp turp, te pierasti deniņu daivā, knapi noturējos, lai nepateiktu skaļi, kaut tūna man tik ļoti nekrist uz nerviem. Te nē, ne pirtī, uzmetām garu. Nodomi uzšāvās gaisā ar lielu sparu. Gulējām, klusējām. Kad biju kārtīgi nokarsis, gāju kāpt baļļā, jau iztēlojos, kā manu karsto galvu ķers tas augstums, kā visas domas sagriezīsies karuselī un metīsies prom, domāju, varbūt nomierināšos, kaut kā ne tā te viss bija iesācies, kaut kā slimīgi laikam šodien uztvēru visu. Jau biju ielicis kāju baļļā, dzirdu, baļļā nedrīkst! Poras tikai vēras vaļā, noskalojies dušā, remdenā vai pat siltā ūdenī, pagaidām kontrastu nedrīkst. Noskalojos, apmetu dvieli, galva kūp, kaut kāds murgs nodomāju, nesmakas no manas mīļās pirts rutīnas, izvilku no somas alu. Bāz atpakaļ somā to alu, tu ko? Mēs dzersim zāļu tēju. Alus un pirts tās ir nesavienojamas lietas, sirds, aknas, vai veselība tev ir svarīga? Pirtī jāizdzer liels daudzums silta ūdens, lai organisms attīrās un izdzen ārā visus sārņus. Nē, nu kolosāli, vēl arī tas, iebāzu alu atpakaļ somā. Varbūt arī labi, optimists manī meklēja, kur patverties. Ja nu būs jābrauc pie mammas, nebūšu vismaz dzēris. Tagad liksim skrubi. Ja skrubi, tad skrubi, ļāvos liktenim. Paņēmu buņģiņu rokās, atskrūvēju un devos iekšā siltumā. Koncentrējos uz smaržu, iztēlojos, kā tā smarža ar to karstumu. Ko tu dari? Pirtī nedrīkst cūkoties. Skrubi liksim šeit ārā, tad iesim karsēties. Jau atkal una. Nodomāju, kāda jēga no skrubja, ja to uzliek augstumā un tad sēž. Skrubi liek pirtī, jūtot, kas tevī sasprindzis, kas ārā no ierindas, bet nu ko gan es zinu, diletants, un cik cilvēku, tik variācija droši vien arī pirts rituālam. Varbūt šis ir kaut kāds augstumā strādājošais skrubis, prātā atgriežas kundzīti, kur aicina mazgāties, viņai nesot bijis spēka, lūgusi vai nevar palikt gultā, gaidīt dakteri, mamma teica. Ielaižu pirkstus skrubī, meklēju glābiņu, saņemu saujā, dziļi ieelpoju un autopilotā ieberžu kaut kur sirds rajonā. Nu nē, taču telpu piepilda una. Vīrieši skrubēties sāk ar labo kāju. No kāju pirkstiem tā pa pareiziem kanāliem izvada no organisma slikto enerģiju. Tā, un viņa rāda no savas kreisās, jo sievietēm esot otrādi.
Viss viņām ir otrādi. Iesmērējāmies abi ar skrubi, saberzējām viens otram muguru, vismaz tik daudz, kratīja drebulis. Ieejam pirtī, protams, dēlītis, zinu. Tagad uz dēlīša būs jāstāv suņa pozā, nodemonstrē Una. Dzirdu kaut kur no apakšas, lai karstais gaiss visām vietiņām tiek klāt, un lai nepiesmērētu pirti. Zeme atveries, jūtu, kā kamols kāpj kaklā, skatos un neticu savām acīm. Una nometusies četrāpus, tikai uz ceļgaliem un elkoņiem, mazliet nobalansēdama ar pēdu pirksgaliem, visa noklāta ar gružiem. Klase! Faktiski jau tos tad vajadzēja atstāt tīrus, lai nepiešmucētu pirti, paironizēju. Jūtu, ka Una man sāk nepatikt, vismaz ne šādā rakursā. Una nošņācas, ja tev kaut kas nepatīk, vari iet ārā. Klusēju, nometies četrāpus, spiež, turklāt jūtos nevien fiziski, bet arī emocionāli ārprātīgi tizli. Jūtu, ka sarkstu un bālēju, labi, ka pirtī tumšs un to nevar redzēt. Kamols kaklā pieņem lavīnas apmērus. Nē, apsēžos, es tā nevaru noturēties, sēdēšu uz savu dēlīšu, nomazgāšu pēc tam. Man uznāk eksistenciālā krīze. Gribu sākt teikumu, dabonu kārtējo kušu. Skaidrs, gaidam līdz tējas pauzei. Sēžu, teorētiski baudu. Una uzmet garu. Vienreiz, otrais, man svilst ausis, neko nesaku, līdz kamēr Una dzen skaloties. Pirms pagūstu pastiept roku pēc dušas dzirdu. Jāskalo ārā, aizdambēsi dušu. Vairs nedumpojos, ļaujos ļaunajam liktenim. Izeju -20 grādos, nostājos kā uz nošaušanu un pārciešu lēnu un mokošu šļūteni. Vismaz gaidītais kontrasts, sirds lēkā kā traka. Labi, ļauju augstumam sevi laizīt. Pat nelieku ap pleciem dvieli, negribu iet iekšā vairs ne, gribu palikt ārā un nosalt. Bet eju, koncentrācijas nometnē tējas laiks. Tēja labi, sieriņš paliek somā. Bail vilkt ārā, pirtī nēd, ja nu vienīgi augļus, dārzeņus vai riekstus, nomēdos Unas balsī, domās, protams, man ir viena alga. Klusēju, jūtu, ka saslēdzos, automātiski pārlieku kāju pār kāju, arī rokas sakrustoju uz krūtīm, aizsardzības poza, negribu skatīties uz Unu, kaut viņa izčabētu, no viņas pil ūdens un dusmas, izplēnē visas krāsas, domās izšauju lietusargu un novietoju starp mums burtiski, gribu pasargāt sevi un pirti. Pirtī nekrusto kājas, viņa asi uzšauja ar mitro plaukstu man pa celi, visām enerģijām jāļauj brīvi plūst. Tā tu viņas nobloķēsi, turklāt sliktajām jātiek prom. Tas nu ir par daudz, saņemu dūšu, ievelku elpu un iesāku. Klau, vai tad iešanai pirtī nebija jābūt harmoniskai, kam tādam, kas sagādā baudu, nomierina, piepilda, iesāk to pārtrauc telefona zvans. Biju nolicis to tepat blakus telpā, kur dzeram tēju, baiļojos par mammu, nospiežu skaņu, redzu, ka zvans no mammas, sastingstu, jūtu, ka sāk trīcēt rokas, nezinu, kādēļ vairāk, Unas skatiena vai paša zvana dēļ, dzirdu sevi sakām, piedošanu, izslēgšu skaņu, pirtī telefonus nedrīkst, zinu. Dieva goda vārds man nebija pielipusi viņas intonācija, nekad nebūtu ļāvis tam notikt, bet viņai nepatika. Una kļuva sarkana kā biete, uzšāvās kājās kā šampaniešu korķis, atvēra muti, kā meklētu vārdus vai ko citu, vārdus, ar kuriem izmest mani laukā. Taču tad tikpat strauji mainīja krāsu, ķēra ar roku pie pieres, savērpās ap savu asi un krita kā pupu maiss. Aiz šausmām par manām izdarībām viņa pati laikam bija piemirsusi atvēsināties vai pārāk strauji pielēkusi kājās. Nezinu, kas man iekoda, bet es vienā mirklī pieņēmu lēmumu. Tikai drusku paskatījos, vai nesāks kratīties, tad pieliku vaigu, pārliecinājos, vai elpo. Tāpat īsti nevarēju saprast, ievīstīju Unu tā kārtīgāk lielajā dvielī, pārsviedu pār plecu un tāpat halātā lēkšoju uz mašīnu. Noguldīju sāniski, kājas atsutēju pret logu, šo to zināju no pirmās palīdzības. Iedarbināju auto un stiepu taisnā ceļā uz slimnīcu. Galvā bija tikai viena doma, ka tā trakā Una var man kalpot par brīvbiļeti pie mammas, pirms tās trakās māsiņas viņu nomušīja. Braucu ātri, lai Una neatžirgtu pirms laika.
Vispār sala, bet kaut kāds adrenalīns dzina uz priekšu. Kaut kāda diktatūra, kaut kāds totalitārisms, autoritārais režīms purpināja meklēdams īstos vārdus, nevarēju atrast. Jutu, ka visi mani 40 gadi saskrējuši vienā mirklī. Par laimi Una neatjēdzās līdz pat slimnīcai. Nezinu, ko būtu darījis, ja viņa sāktu spirināties ātrāk. Nezinu arī, ko būtu darījis, ja viņa nesāktu spirināties nemaz. Varēja taču tā gadīties. Varēja arī atķēkties slimnīcā un sākt ārdīties, ko slapja un plika es daru Cēsīs. Cēsīs! Nedomāju par to, ienesos halātā basām kājām ar pilošo Unu uzņemšanā, saucu kaut ko par to, ka viņa nokrita un nepieslēdzas, ka nesaucu ātroši, rāvu šurp pats. Viss notika zibens ātrumā, biju dzirdējis, ka jāsēž un jāgaida stundām, bet mediķi pieslēdzās sekundi pirms Unas. Viss notika zibenīgi kā filmās, nestuvis ārsts, sildošā sega, Una sāka ļengani kustināt roku, atkārtoja atkal un atkal vienu un to pašu jautājumu. Kur es esmu? Kas notika? Kur mans saraksts? Kur es esmu? Kas notika? Kā zelta zivtiņa. Tad mediķu jautājums, vai jūs esat radinieks? Un tad durvis aizvērās. Tālāk neradinieki nedrīkst. Sēžu, pilu un domāju, ko lai iesāk tālāk. Vajadzētu tikt pie mammas, esmu taču radinieks. Pliks Cēsīs ziemas nakts vidū. Domāju, ko teiks dežūrmāsa. Droši vien jums vajadzētu kārtīgu pērienu. Vienpadsmit no 10. Mamma saka 100. reizi. Ej, lūdzu gulēt, tev vajag atpūsties. Bet es nevaru. Turos, kamēr acis pašas aizlīp ciet. Iet gulēt nozīmē, ka atkal būs jāceļas, bet man ir paniskas bailes no rītdienas. Rītdienas ir nepanesamas, bet tās vienmēr atnāk, nodomāju, un tā arī ir. Atveru acis. Modinātājs vēl nav skanējis, tā negadās bieži. Faktiski tā negadās nekad. Parasti modinātājs skan, bet es to nedzirdu vispār. Cenšos izstumt no apziņas. Visa māja no maniem modinātājiem jau sen ir augšā, bet es guļu kā beigts. Lec saule un visas debesis ir sarkanas. Pastaipos un pieeju pie loga. Kaut nebūtu gājis. Lejā muģ cilvēki, tramvaji, mašīnas, suņi un jumti, un tad man aizsita salpa. Tieši manu acu priekšā pār tiem jumtiem kāds krīt un kūleņo. Kā lupatu lelle, kājas lauzās visādos dīvainos leņķos. Nevaru novērst skatienu, redzu, kā salokās rokas. Galva pārplīst kā arbūs sārā lieliem gabaliem, izveļas tumši kunkuļi. Sirds krūtīs ārdās un domas skrien kā trakas. Man šķiet, ka esmu zaudējis kontroli. Nevaru pakustināt ne roku, ne kāju. Būtu jāzvana policijai, jāsauc ātrie. Kuram jāzvana pirmajam? Saņemu visus spēkus un pakāpjos soli nost no loga. Paslēpju seju plaukstās. Kas tas tikko bija? Diezgan bieži pats esmu stāvējis pie atvērta loga savā 7. stāvā un domājis, ka tā varētu šo visu izbeigt. Brīžos, kad ir par grūtu, tas varētu būt variants, kad vairs nevar, bet visu laiku jau vēl varēja. Mammas dēļ. Mamma ir laba, viņai jau tā grūti. No stresa un satraukuma vai kas nu tas ir, paliek gaužām slikta dūša. Drusku reibst galva. Es zinu, lai nomierinātos, ir jānoliek stabili kājas uz grīdas un jāskaita kāju pirksti. 1, 2, 3, 4. Skaitot tos pirkstus, dūša pavisam saskrien papēžos. Saprotu, ka blenžu uz rūtēnajiem pidžambikšu galiem un man ir šausmīgi bail. Balstīdamies ar roku pret sienu, lēnām liecos atpakaļ pie loga. Gan jau, ka tas bija sapnis, tāds aizķēries, tikai tāda stulba sajūta. Man jau tā vairākas reizes ir gadījies, kad liekas, ka istabā kāds stāv, vai skaidri dzirdu, ka mani sauc, bet neviena nav, saņēmis dūšu palūros lejā. Sarkanā pļura turpat vien ir, pašam galva šķiet tāda tukša, augsti sviedri pārklājas pār visām maliņām un, protams, tā jau man likās, tur ir arī rūtainās bikses. Aiztaustījies līdz gultai, apsēžos skaidri padomāt, bet skaidri padomāt pat tiešām nevar. Acis skraida pa istabu meklēdams, kur patvērties.
Tās pašas slīd pāri pretī stāvošo plauktu. Plauktā krūzītē krustu šķērstu sabāstas, stāv otas un zīmuļi, un starp tiem zīmuļiem viens mākslinieku nazītis, tāds as, ar ko griezt kartonu un spicēt zīmuļus. Skriedams pa priekšu domām, palūkojos uz savām rokām, automātiski. Kur ir vēnas, es zinu, anatomijā bija jāmācās katrs kauls organismā, katrs muskulis, katrs asinsvads. Jau jūsdams, ka nebūs labi, automātiski pagriežu uz augšu apakšdēlumus un kā tādā seriālā acu priekšā visur pašķīst asinis. Neko nevar redzēt, griezuma vietas traki sāp, bet tam seko atvieglojums, jūku prātā tas nu ir skaidrs. Piezogas izmisums, totāli bezcerīgs, kā mēnessērdzīgs paslīdu atpakaļ zem segas, pārvalku to pāri galvai, tumšs. Nesaprotu, kas ir īstenība, kas nav, aizmiedzu acis. Varbūt tas tomēr ir tikai murgs, un es noteikti no tā kaut kad modīšos, un ja man tagad izdosies aizmigt, tad varētu izdoties ātrāk no tā visa arī atmosties. Kā neprātā sāku skaitīt aitas, bet nevaru izsakot, tās skraida visos virzienos un lec kurā, sētu nekur nemana. Mamma ceļas kā parasti, no modinātāja skaņas, kas nāk no manas istabas. Tas skan jau 3., 4. reizi pēc kārtas, un neviens to kā katru rītu neapstādina. Nākdama pa trepēm viņa purpina, ka nav pagūs izapļot locītavas. Negribu dzirdēt neko, bet dzirdu visu skaidri un asi. Viņa pieklauvē pabāž galvu un saka: "Mosties, mosties!" Atbilda autopilotā: "Esmu augšā," un mēģinu aizmigt. Māte nav ar pliku roku ņemama. "Celies, celies," viņa nu jau purina mani. Es saslaucīšu, ķermenis atbild manā vietā, pats pa to laiku no visu spēku cenšos iemigt stiprāk. Lūdzu, lūdzu, es to vairs nevaru izturēt. "Ko tu saslaucīsi?" jautā māte. Viņa ir atradusi vārtiņus, ienākusi aplokā un stāv tur ar ūdens pūšamo aparātu. "Neizlaid viņas ārā," es saku. "Ko tu tur runā, mamma?" manām sāk satraukties. "Mosties, mums jābrauc." Un tad viņa pūš man sejā augstu ūdeni. Ūdens pūšamais stāv pie gultas. Tas ir ikrīta rituāls. Mamma vienmēr sūdzas, ka es neceļos, ka mani apēduši citplanētieši, ka es runāju aplamības. Ūdens liek atgriezties realitātē. "Tā tu man iedzīs kapā," saku, un vairīdamies no savām rokām kāpju ārā no gultas. Sirds tikmēr kāpja ārā pa muti. Mamma ir noraizējusies. Braucam, mēs taču nokavēsim, kā katru rītu. Man ir vienalga. Nesaprotu, vai tas aizvien ir sapnis, vai esmu jau beigts. Uzbraucot uz Vanšu tilta, saspiežu rokas cieši kopā, sēžu nokārtu galvu un cīnos ar vēlmi atraut vaļā durvis vai sagrābt stūri. Mamma ilgi klusē, tad nober kā pupas, dzirdu tikai katru 4. vārdu. "Tev viss palīdzēt mājās negribi?" Pārāk ātri, pārāk strauji, pārāk daudz nevaru uztvert. Viņa uzliek roku man uz plaukstām, atrauju, laikam knibināju, pirksti jau pavisam jēli, bet man nesāp. "Tu esi pelēka kā netīrs palaks," saka mamma. "Kāpēc tad runā ar gultasveļu?" nodomāju, bet neko nesaku. Jūtu, ka viņai nāk raudiens, neko nevaru iesākt, vārdi iesprūduši. Jūtos kā izkāpis no sevis ārā, skatos visā kā kīno. Burtiski redzu, kā parauju stūri un mūsos ietrēcis smagais, kuram tikko lielā švunkā pabraucām garām. Mašīnas šķīst, visu krustu šķērsu, stiklu, pilna seja. Man vairs nav spēka. Esmu tukšs, viss ir vienalga. Gribu, lai pārstāj sāpēt. Sēžu turu rokas cieši saspiedz kopā un nezinu, ko gribu vairāk. Pamosties vai tomēr mirt. Zinu, ka melnprātīgās domas vairs atlikt nevarēs, tās pārņēmušas vadību, un tagad rīkosies pašas. Kādu laiku tās varēja nopīpēt un noslīcināt šņabību, bet tas laikam ir beidzies, tik daudz es vairs izdzert nevaru. Mamma nobrauc malā, vietā, kur nepavisam nav skola un nedrīkst, norauj bremzi, nospiež avārijas pogu un saka: "Man liekas, ka ir 9. Tūlīt sāksies stunda," nomurminu. "Nē, mīļum, nē, no 1 līdz 10, kā tev ir? Man liekas, ir 9.
Mamma ir izveidojusi savu mērīšanas sistēmu un vienmēr mēģina noskaidrot sliktuma lielumu. Pēdējā laikā teicu, ka ir 8, bet jau sen tas bija 9. Vai tu man pateiksi, kad būs 9, prašņā mamma? Mamma, man liekas, ir 10 pāri. Vēl nav, vēl varam paspēt uz stundu. Mamma, skalā 10, es saku pavisam klusu, vairs nevaru izturēt. Man tev kas jāsaka. Tu esi stipra, tu tiksi galā. Es parūpēšos, lai tu neesi tā, kas mani atrod. Māma elpo skaļi, skaita 4 sekundes uz ieelpu un 5 uz izelpu, saka, lai elpoju līdzi. Man ir grūti, bet mēģinu, jo prātā iešājas doma, ka izelpojot garāku, es varētu izelpoties tukšs, un varbūt tad viss beigtos nemanot. Māma kādam zvana, handsfree signāls ir par skaļu pa visu mašīnu, es aizspiežu ausis. Mamma atslēdz handsfree un runā, cik noprotu ar dakteri. Negribu dzirdēt. Dakteri pieņems ārpus kārtas, viņa saka, un turpina runāt pati ar sevi. Kā tad tā, ne no šā, ne no tā, ārpus kārtas? Parasti uz vizīti jāgaida vismaz nedēļas 2, 3. Viņa priecājas, ka pieņems, bet kāpēc tā? Gurķis, es saku, lai mamma zina, ka es negribu runāt. Negribu dzirdēt, nevaru. Gurķis ir glābiņš, vienmēr klātesošs. Mums ir vienošanās, ka brīžos, kad saruna nav iespējams turpināt bez katastrofas, ir jāsaka gurķis. Mamma apklust, iedarbina mašīnu un brauc. Ceļš ir garš, dakteri ir 100 km attālumā. Labākā no labākajām. Mamma vienmēr izvēlās labāko. Daktere noraizējusies kodī pildspalvas galu. Viņa tikai paskatās uz mani un viss. Saka, jums jābrauc uz slimnīcu taisnā ceļā. Nu ne jau uz psiheni, ne jau uzreiz asaras pašas sāk birt. Gribu pamosties, laiks iesprūst un apstājas pavisam. Tā nav psihene. Daktore runā, bet es tālāk neko nedzirdu. Vai mēs vismaz varam braukt no rīta, klusām saku. Nu, tikai uz mammas atbildību, nosaka daktore šūpodama galvu. Šodien tāpat tur vairs ārsta nebūs. Mājupceļā mamma stāsta visādus pigorus. Viņa ir smieklīga, viņa cenšas, viņa putrojas. Mājās uz tās smieklīgās nots saku, ka gribu šampanieti, nosvinēt savu pēdējo dienu brīvībā. Mamma nocērt kā ar nazi nedrīkst un velk no manām zāļu paciņām milzīgus palagus. Vicina tos man gar acīm un skaļi lasa, kombinācijā ar alkoholu var zaudēt sāmaņu, iespējami arī letāli gadījumi. Saprotu, saku, bet man ir tik slikti. Sāku nevaldām raudāt, nav spēka apstāties. Māma parakājas pa atvilknēm un iedod man mazo rozīgo avārijas tableti, pa virsu visām citām, tādu, kas nomierina, kad ir īpaši slikti. Apskauj mani, es drusku saraujos, viņa atlaiž uzreiz un saka, ej, izgulies, mīļā. Mīļā? Kamēr viņa iet pēc ūdens, es izknibinu vēl vienu tabletīti. Labi, saku, neesmu gulējis 2 naktis. Izdzeru un eju, aizveru aiz sevis durvis, un tad viss. Noslīdu gar sienu pie zemes, aizrāpoju līdz skapim, atveru apakšējo atvilkni un taustos, kur guļ mans rūpīgi slēptais absolūts. Jūs klausījāties Ievas Smailes stāstus. Latvijas Pen podkāstu obligātā literatūra sagatavoja Inga Gaile un Aneta Valēna. Muzikālo noformējumu sakomponēja Linda Leimane. Raidījumu finansiāli atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds.